Sahanavavatu, Sahanau Bhunaktu, Saha Viryam Karavavahai, Tejasminavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deva Maheshwaraha, Gurureva Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Chinmayam Vyapiyat Sarvam, Trailokyam Sacharacharam, Tadpadam Darshitam Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Tā prieks jūs visus atkal redzēt. Sveiciens no Pļauniekiem, no Limbažiem. Mēs turpinam lekciju ciklu par mīlestības ceļu uz Dievu no Bhagavad Gītas 12. nodaļas. Šodien mēs apstīsimies no 8. līdz 12. pantam. Mums pavisam cita vida. Un tā. Kad es šādā vidē ir ļoti grūti runāt, gribās vairāk klusēt un skatīties un klausīties, kas apkārt notiek. Un tāpēc es par to ļoti domāju, jo Bhagavad Gīta nāk no austrumiem, no Indijas, un mēs esam latvieši Latvijā un tā, bet tā, kad tu lasi to, ko patiesībā vēst šie raksti, atkal un atkal var atrast tik daudz līdzīgas paralēles, kad atliek viņam brīnīties. Nu, lūk, es tā domāju par to, kas ir tā latviešu sirds trīsvienība, un varētu teikt, ka tas ir dievsdaba darbs, un par ko arī īstenībā runā šie panti. Varētu teikt tā, ka Dievs tas ir kaut kāds tā kā koncepts parasti mūsu prātā. Daba ir kaut kas tāds, ko mēs jūtam, kas ir ļoti tuvs mūsu mentalitātei. Un darbs ir tas, ko mēs darām, ar ko mēs identificējamies, kur ir mūsu vērtība, zeme un vieta un piederība, un tas ir ļoti svarīgi. Gan jau, ka ne tikai mūsu tādai latviešu mentalitātei, gan jau, ka arī visur citur, bet tieši šī dabas mīlestība ir ļoti raksturīga latviešu cilvēkam. Tātad 8. pants. Vērs savus jūtas un prātu uz mani, tad tu mūžīgi būsi savienots ar mani, par to nav šaubu. Jūtas un prāts. Es Dieviņu pieminēju rītā vakarā, šeit ceļošu, šeit guļo zem Dieviņu kājņām. Tā ir atkal latviešu sirds un latviešu dzīves dziņa un latviešu mentalitāte. Un latvietis, kur viņš redz Dievu, viņš Dievu redz dabā, viņš Dievu redz norisēs, kas notiek. Viņš Dievu redz saulē, kas aust, un vējā, kas pūš, un smilgā, un visā tajā apkārt. Un droši vien, ja Dievs ir visur, tad tik ļoti, cik ļoti to var sajust dabā, tad problēma nevis tajā ir, lai Dievam tuvotos, bet drīzāk, lai iziet laukā no tās miera vietas, kurā tu esi, lai mēģinātu atkal ievērt kaut kādā konceptā. Nu, lūk, savus jūtas un prātu. Ja manā sirdī ir šis koncepts Dievs, un ja es to redzu dabā, un ja es mīlu to, tad es jau esmu ļoti tuvu pie Dieva. Un interesanti arī ir vērot tos cilvēkus, kas dzīvo harmonijā, kas dzīvo loģiskā, tādā veselīgā dzīves ritmā, viņi ir ļoti tuvu dievišķējiem. Viņi ir tā kā viens veselums. Un iepriekšējās nodaļās mēs runājām par prāta ceļu un par jūtu ceļu, un mēs mēģinājām tā kā tos atšķirt un teikt, ka jūtu ceļš varbūt ir piemērotāks tādiem jūtīgiem cilvēkiem, prāta ceļš ir tā kā tā augstākā pakāpe. Tad beigās jau mēs nonākam pie cilvēkā kā kopuma,
un tu īsti nevar novilkt tās robežas, kur sākās jūtas, kur beidzās prāts, un vislabākais, kad šis viss ir kā vienots veselums, un ka mēs tādā vienotā gājienā dodamies pretī dievišķajam. Un principā jau, ka mēs dodamies pretī dievišķajam, mēs jau vienkārši tuvojamies sev, un mēs tuvojamies arvien vairāk tādam veselīgam, ritmiskam dzīves ritmam. Skaties, tad tu mūžīgi būsi savienots ar mani, par to nav šaubu. Ja tu dzīvo harmonijā, tad tu, protams, esi savienots ar dievišķo. Un ja Dievs ir mani, ja Dievs ir tevi, ja Dievs ir visapkārt, tad tu jau nevar nebūt nesavienots. Tu esi viens veselums. Un no tā augstākā redzes punkta patiešām esi viens veselums ar dievišķo. Ja tu nespēji prātu nemainīgi vērst uz mani, mēģini mani sasniegt caur nepārtrauktas prakses jogu, abjās jogu. Šitas ir baigi labais, jo tā abjās joga, tās nozīmē atkārtotas prakses. Visbiežāk tās ir mantru skandēšanas, bet ja tā padomā, ir kaut kas, ko mēs katru dienu daram regulāri pareizi. Mēs tur regulāri tīram zobus, tur, valkam kājās kurpes, mazgājam traukus, vai vēl kaut ko tādu. Un ir kaut kādas lietas, ko mēs daram regulāri. Un tas ir absolūti brīnišķīgi, skaties. Tu paņem tās 5 minūtes, ko tu pavatē vancastabā un apzināti atdod tās Dievam. Izdomā, ka tajās 5 minūtēs tu specifiski koncentrē savu prātu uz dievišķo un tu atdod tās Dievam, tu mazgā savus zobus un atdod tās Dievam. Šodien es palīdzēju tētim stādīt kartupeļus, un viņš bija izgudrojis tādu agregātu, un tur jāsēž virsū, un viņš brauc ar traktoru, un tur jāmet tie kartupelīši iekšā ir tā, ļoti ātri. Un es tur met viņus, un tur šausmīgi jākoncentrējās, viņi tur nekrīt un krīt, un es tā pie sevis saprotu, ka man jādara kaut kas ritmisks, lai tie kartupeļi tā ritmiski būtu pēc tāda viena attāluma būtu sastādītais vagās. Un es tās jūtu, ka es sevī kaut ko skaitu, un tas, ko es dzirdu, ir cik. Un es domāju, kas tas pat cik, vai kaut ko tādu, garīgāku. Un tad es paņemu šito te rāmu. Rāma ir Dievs, Dieva vārds un Dieva personība Indijā. Es domāju, klausies, rāma lēnām, ārprātīgi latviski. Un es skaitīju pie savas rām. Un es metu tos kartupeļus, un es domāju, klausies, redz, man svētie kartupeļi, un par to vispār neviens nezinu. Tā kā tas viss ir atkal visapkārt, un tev nekur nav nekas jauns jāizgudro. Tā problēma ir tajā, ka mēs mācāmies par šīm austrumu mācībām, un mēs tā kā mēģinām laust savu to mentalitāti un tā kā ieviest kaut ko jaunu, bet nav jau nekas jauns jāizgudro. Tu paņem to, kas tev ir apkārt, un pieliec tam klāt savu domu, savu apzināto uzmanību, un dievišķais ir tur. Skaties, ja nespēji piekopt abjās jogu, centies darīt pašaizliedzīgus darbus manis dēļ, darbojieties manā vārdā, tu sasniegs pilnību. Pasties, ja Dievs tas ir koncepts, ja tas ir kā prātceļš, teiksim, ja daba tās ir manas jūtas un tā, tad paliek šis darbs, šī trešā lieta, ja es nevaru uzreiz tur baigi mentāli tā domāt un apcerēt un kontemplantāciju veikt un tā, tad nākamais, ko es varu just, es nezinu, cik aptaurētam ir jābūt, kad tu esi pie dabas, lai tevī kaut kas nemainītos. Šī ir man 3. diena jau pie dabas, un es jūtos, ka es atdzīvojos, un es esmu gatavi jau gandrīz atgriezties pilsētu vidē, ka tas viss apkārt viņš te uzlādē, viņš te kā tāda saules baterijas, viņas tiešām darbojās tev viss uzlādēt. Pamosties no rīta, un tev ir, es nezinu, simfoniskais putnu orķestris, un tev viss apkārt ir dzīvs, un es skatījos nesen Facebookā vienu tādu publikāciju, un tur viens tāds teikums, tur bija tā publikācija par jauniešiem, kas nekurienes iducē ir uzmeistarojuši māju, tādu primitīvu no baitiem, lai viņiem tur nebūtu neskās jāmaksā, tur tie maksājumi tā. Un viņam tāds viens teikums, viņi saka, mēs atgriežamies un šī zeme mūs gaida. Un es domāju, kā zeme tevi var gaidīt? Kā tas ir, ka zeme tevi gaida? Un es atgriežos šeit pie saviem vecākiem, savu vecāku namā, un es jūtu, ka šī vieta, ka viņi man gaida, kad es te varu atbraukt, es te varu piederēt, un
tā iekšējā sajūta ir tāda, es skatos, es varētu tai liepai, es viņai varētu ieaugt blakus, burtiski, fiziski izlaist saknes un ieaugt blakus un vienkārši paslēpties un es nezinu, būt tajā visā tik ļoti iekšā. Un, protams, mamma pamērīja, kas, man temperatūra, man viss ir mājās, bet tas ir tas, kā tu mīli, kā tu piederi, nezinu, visiem vasarā jāņem atvaļinājums un jāsēž pie ezera. Tas būtu tikai normāli. Skaties, tātad pašaizliedzīgi darbi, kas ir pašaizliedzīgi darbi? Es nezinu, latviešu sirds ir tāda, kad viņi ir pašaizliedzīgi. Māte, kur audzina savus bērnus, ir pašaizliedzīga. Skolotāji, kur par niecīgu atalgojumu māca, joprojām ir pašaizliedzīgi. Es nezinu, labdarības organizācijas vadītājs, kurš par to neko nesaņem gandrīz, un viņš to dara, viņš ir pašaizliedzīgs. Tu esi pašaizliedzīgs tāda, ka tu aizliedz sevi augstāk mērķu vārdā, jeb nākotnes vārdā. Un es domāju, visi tie mēs, kas dzīvojam Latvijā, mēs esam pašaizliedzīgi, jo ir jābūt kādam augstākam ideālam, lai redzētu visu to ārprāt, kas notiek apkārt, un joprojām turpināt ticēt un cerēt, un pat bija neatkarības svētki, un tu jūti to gaisotni, un cilvēki ir noguruši, un cilvēki ir izmisuši, un ir tāda gaisā tāda sajūta, ka kaut kam ir jāmainās, kad vienkārši ir jau tas spiediens tik liels, kad kaut kam ir jāmainās, ka tas tā nevar bezgalīgi turpināties. Un tā ir ziedošanās augstākam ideālām, tā ir ziedošanās, ka tu mīli šo vietu, ka tu mīli varbūt valsti. Tie visi ir tādi baigi augstie, tādi nezinu, jēdzieni un tā, bet tā ir liela privilēģija, ka tu vari runāt savā valodā. Un ka tu vari piederēt kādai vietai, ka tev ir vieta, kur tu vari nosaukt par mājām. Tas ir kaut kas ļoti daudz. Skaties, bet ja arī to tu nespēj darīt, atdodies man mīlestībā, atsakoties no savu darba augļiem. Kas ir šī atsacīšanās no darba augļiem? Tā ir drīzāk tāda muļķīga atteikšanās no tādas muļķības, kad mēs spējam kaut ko kontrolēt, jo vai īstam jau mēs neko nekontrolējam. Katru lietu ietekmē 100 un 1000 dažādi spēki, un mēs piedalāmies kaut kādos procesos, un tas, ko mēs redzam, ir pavisam maz daļiņa no lielā veseluma, un tad, tu atsakies no tās ilūzijas, ka tu kaut ko kontrolē. Un tā, kad tu atsakies no tās ilūzijas, tu atdod savus darba augļus, jo arī šī pieķeršanās darba augļiem, tā ir atkal tāda muļķīga ego ilūzija, kad tu to esi paveicis. Jo, ja tu panalizē, kas tev to iemācīja, kurš tev uzaudzināja, kurš tev deva izglītību, cik cilvēki tev palīdzēja, cik cilvēki bija to cēluši, kur rokas to bija veikuši, kas to bija stādījis, kas to bija sējis, tad tu saproti, ka no tevis tas ir tik ļoti tālu, un tā privileģija ir vienīgi tajā, ka tu vari piedalīties. Un pēdējais pants, 12. pants, nevis pēdējais, 12. Saka tā: zināšanas ir labākas nekā šīs automātiskās prakses, meditācija ir labāka par zināšanām, bet vislabāk ir atsacīties no savu darbu augļiem un mīlestību atdoties man, jo tad mieres tev pārņems. Un ko mēs visi meklējam, mieru vai ne? Un tad, ja šo pēdējo pantu, viņš ir tāds sagriezts otrādi, tad varētu teikt, ka tas vieglākais, ko mēs varam darīt, ir šīs automātiskās prakses. Jautājums, protams, visi mēs zinām, ka vajag meditēt, jeb lūgt Dievu, jeb pavadīt laiku, konkrētu laiku garīgās pārdomās, tas ir ļoti svētīgi, tas ir ļoti vērtīgi, Bet realitāte ir tāda, ka tev ir 1000 pienākumu, kas tev dzēna, ka ir stress, kad neizdodas. Man ļoti gribētos, lai man izdoties, bet man neizdodas. Un tad ir kaut kas pavisam nedaudz. Šīs automātiskās prakses, jeb kaut kādas mazas lietas, kuras tu vari atdot Dievam. Nezinu, pastaigt parku. Dažas minūtes, ja kaut kāds laiks pirms aizmigšanas, kur tu pārdomā dienas notikums. Un par to arī iesaka daudz skolotāji. Tas ir,
kā vienalga par spīti aizņemtībai, par spīti visiem pienākumiem, kā vienalga to var iestepināt šo laiku Dievam, jo ja mums nebūs laiks, kurā mēs atgūstam spēks, mēs vienkārši iznīksim. Cilvēks iznīkst, viņš iet kaut kādu laiku un viņš sabrūk, un tajā vietā, kur es strādāju, ir redzēt cilvēku, kur viņi vienkārši sabrūk, viņi izdeg. Tu var iet kaut kādu laiku, un tu vairs nevari. No senā latviešu tu varēji skatīties, kā viņš dainās, ka var lasīt šo rimto viņu dzīves gājumu, un tu var skatīties, kā viņš atdusējās, kā viņš atpūtās, viņam bija dienas dusa, un viņš atgūst spēks, viņš strādāja tālāk, un to varēja redzēt. Mēs esam to visu pazaudējuši, mums tas ekonomiskais spriediens un šī vide, viņi mūs dzēna. Bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram atgriezties, un daudz darba devēja atgriežas un meklē šo ceļu, jo laimīgs darbinieks ir labs darbinieks. Un labs darbinieks veic labus savus pienākumus, un tas atkal atgriežas ir atdevi. Skaties, automātiskās prakses, ja mēs nevaram uzreiz tādā prāta līmenī savaldīt savus jūtas un emocijas, mēs kaut ko daram. Mēs kaut ko daram tajā, vai arī tajā, ko mēs daram, mēs piesaistam klāt savu domu. Tālāk ir zināšanas, bet šeit, protams, nav doma zināšanas kā ģeometrija, matemātika, šeit ir zināšanas augstākās zināšanas par augstāko pašu, par to, kas mēs esam, ja? Zināšanas svarīgas ir zināšanas, protams. Tad, kad mēs jau kaut ko daram un mēs īsti nesaprotam, kāpēc mēs daram, vai, es nezinu, vecā mamma velk savus mazbērnus uz baznīcu, un viņi tur ceļās un klanās un krustās, un viņi tur dara, un es cik reizes viņiem, protams, nav saprašana, kāpēc viņi dara to, ko viņi dara. Pēc kaut kādu laiku viņos izaug jautājumu, un viņi grib zināt, kas ir tas, ko mēs daram, un kāpēc mēs to daram normāli. Tālāk ir jābūt zināšanām, ir jābūt sapratnē, mēs esam intelektuāls būts, mēs esam saprātīgs būts, normāli. Tad ir meditācija. Meditācija, tas ir laiks, kurā mēs atspirkstam. Un tālāk jau mēs atspirkstam, tālāk jau mēs apzināti veidojam savu domu dzīvi. Mēs vairs esam tajā vietā, kur domas mūs kontrolē, bet mēs jau kļūstam par tiem, kas ļauj vai neļauj, ja virza šīs domas. Tu kādreiz, tu nezini, kur tu dabū to visu, tu dabū to no kolēģiem vai vīzes vai televīzijas vai reklāmas, tu kaut ko dabū un tev ir nomākts garastāvoklis, tu nesaproti, kur tu to dabūji, no kurienes tas atnāca pie tevs, kā viņš tik pie tevs, tā nav ne jausmas. Un skaties, un domas ir tā kā sniegbumba, un viņai pieķerās vēl viena, un tu jau griezies uz leju, un tev jau ir viss cauri, un tev ir jau vakarā depresija bez mazai, un tu nesaproti, kas ir noticis. Un tajā brīdī ir labi, ja tu atceries, ja tu vienkārši atgādini sev, ka tu neesi domas. Lielākā daļa sabiedrības, protams, dzīvo šajā nožēlojumā stāvoklī, kad viss, kas viņi ir šīs identificēšanās ar domām, ar jūtām, ja? Ka viņi nespēja nogriezt, viņi nespēja sev atšķirt, viņi nespēja sev izvilkt. Jo tas, ko māca Vēdā, tas, ko māca austrumu filozofija, kad nav neviens no malas, kas tev izglābi, tu pats sevi izglābi, tu pats sevi izvelc. Ja? Dievs tev dod gudrību, viņš tev dod zināšanas, viņš tev dod iespēju, bet tu pats uzņemies atbildību un tu pats sevi izvelc. Skaties. Tad ir atsacīšanās no darba augļiem. Nākamais līmenis, par kuriem mēs runājām, un tad ir atdošanās. Kas ir atdošanās? Atdošanās, tā ir nomiršana ar savam egoismam, tādā visprecīzākajā droši vien definīcijā, bet atdošanās sākās tad, kad mēs uzticamies kaut kam citam vairāk nekā savām spējām. Un, lai uzticētos kaut kam citam vairāk nekā savām spējām, kaut kam ir jāsabrūk kaut kādam priekšstatam par to, ko es domāju, ka tas ir nekļūdīgs un nemainīgs, un kad es esmu visas atskaites centrs. Jo vecāk mēs kļūstam, jo lielāk ir mūsu pieredze bagāža, mūsu doma bagāža, un mums jau sāk likties, ka tas ir nekļūdīgs tās patiesības, ko es domāju, jo es nezinu, kā es domāšu rīt, es nezinu, kā es domāšu pēc nedēļas. Pēc katriem 4 gadiem es skatos, es jau domāju savādāk, es jau citā vietā. Un tāpēc tas, kas es esmu, tas nekad nekas nav absolūts, tas ir tikai ceļš, es kaut kur eju. Un skaties, ja tu saproti, ka tu neesi visa atskaites punkts un ka tu joprojām esi ceļā,
tas labākais, ko tu vari darīt, tu vari radoties kādam, kas ir aizgājis tālāk, ja zina daudz vairāk. Tā ir garīga mācība, vai tas ir skolotājs. Tas ir vienkārši gudrs kaimiņš. Tā. Protams, viss šis, ko es runāju un viss, ko es mācu, tas viss ir ietērpts tradīcijā, tas ir nācis no šīs Indijas, tas ir nācis no tradīcijas, tas ir nācis no šīs skolotāja, skolnieka pēstecības, izgājis cauri daudziem gadsimtiem. Un tam visam ir tādas konkrētas lietas, šitas ir tās, un tas ir tās, un tas ir tā, un tur ir loģika, un tur ar laiku tu iemācies visu to izlasīt tādā secīgā kārtībā. Bet paskaties apkārt, mēs neko jaunu neizgudrojam, mēs paņemam tikai to, kas jau ir. Dievs jau ir radījis absolūti perfektu vidi, kurā mums būt, kurā mums pieaugt. Atver acis un apsties apkārt, tu redzēsi to pašu visu kaut kur. Un neko jau nav tā apzināti jāsarežģī, lai tas kļūtu mūsu. Lai kaut kas kļūtu mūsu, ir pirmkārt jāsaprot, kas tas tāds ir. Mums ir jāizglītojās, mums ir kaut kas jāuzzina, un tad tas jau kļūst par daļu no tevis. Pamošanās. Un tad tādā atdošanās un beigās, jā. Tu atsakies no tās lielās, milzīgās ilūzijas. No savas ego ilūzijas. Tad dodies augstākajam. Un šīs apgaismības, par šo apgaismību ir tāda dažādi stāsti, kā salīdzināt apgaismību. Un viens no stāstiem ir par to, ka kāds skolnieks jautāja savam skolotājiem, kā es varu tikt apgaismības vietā, un skolotājs pagrūdis viņu zem ūdens, un viņš paturēs kādu laiku un palaidis vaļā, un viņš iznāca no ūdens un tvērs gaisu. Viņš teica, ir tādu spēku, to jāmeklē šis Dievs, vai šī apgaismības vieta, un tad vienmēr ir runa par to, ka līdz šīs apgaismības vietē mēs pieliekam pūles, mēs pieliekam spēku, mēs pieliekam zināšanas, mēs pieliekam prakses, meditāciju un prātu un jūtas un emocijas un darbošanos, un mēs ejam, bet tas ir tā kā līdz slieksnim, bet tālāk tu vari tikt tikai tad, ja tu no visa atsakies un tu nomirsti, un ir šī atdošanās. Bet principā ikdienas gaitā atdošanās ir ļaušanās ir kaut kas, ko tu dari, kaut kas, ko tu kontrolē, kaut kāda atbildības sfēra tavā dzīvē un tā, un tu līdz zināmai robežam vari pat mācīt savus bērnus un pieskatīt savus bērnus un dot viņiem visu to labāko. Un vienā brīdī vienalga, ka viņi ir jāpalaiž, un tev ir jāļauj viņiem būt, kas viņi ir. Skaties, vai darbā vienalga, tu vari dot kaut kādus norādījumus, jeb darīt to darbu vislabākās sirdsapziņas, un vienā brīdī tev jāļauj, kad process notiek, kad tu nekontrolē, tu atdodies. Tu vari izveidot pat savu priekšstatu par to, kas tu esi un kas tu tā kā gribētu būt, un tu vari pielikt visas pulsus, un vienā brīdī tev ir jādodās, un tev jāļauj būt pašam, kas tu esi, jo tas ir vienīgais veids, kā tu vari doties. Dievam, skaties, es varu paņemt to skolotāju, es varu paņemt šito skolotāju un tādu mācību un šito mācību, bet beigās man ir jāatrod valoda, savu valodu, kas runā uz mani, savs veids, kā es meklēju Dievu. Un tas ir tikai pareizi. Tā ir atdošanās. Atdošanās ir 101 veidā, un ir jāpalaiž vaļā ienaidnieku, un jāpalaiž vaļā pārdarījumu, un jāpalaiž vaļā vilšanās, un tu atdodies. Un tu atdodies dzīves plūsmai. Un kā Rudīte saka savā lekciju ciklā, kad problēma ir tikai tad, kad tu par šo problēmu domā. Ar tādu izpratni, kad tas jau nenozīmē, ka tu par nedomā par šo problēmu viņu izgaist, ja? Bet viņai nav vairs tas tvērienu spēks pār tavu dzīvi. Un mums visiem ir problēmas. Un ir jāatrisina tas, un jāsamaksā tas, un jāizdara tas, un vajadzētu to, un tā. Un ir arī tas tāds diezgan muļķīgs tāds, kā lai saka, tāds spiediens no masu mēdījiem, jeb tās vidas, kurā mēs dzīvojam, kā vajadzētu būt šī jābūtība. Jābūt tam, un jābūt tam, un tev jau būtu jābūt tam,
Mēs dzīvojam zem tādas spiedienu, tu saproti, nu nekam nav jābūt. Tu pats drīkst būt. Tu drīkst būt tas, kas tu esi. Ar to pietiek, vienai dzīvē ar to pietiek. Tie, kas ir visgudrākie un visdrosmīgākie, viņi vispār atsakās no visu, viņi paņem vienu ķitalīti un aiziet kaut kur meditēt. Un vienalga dievišķais labums, jeb šis, es nezinu, savs kā gribu, karmas likums, dievišķais labums, viņš šos cilvēkus neatstāja, viņš sargā viņus glabā viņus paēd, un neviens, kas aizgājis meditēt tālās, neviens nav badā nomirs. Vienmēr kāds uzrodās, kāds eņģels vai kāda parādība vai kas. Un šie cilvēki, viņi var darīt to, ko viņi dara, jo viņa motivācija ir tīra. Mēs esam neredzamā pasaulē apsargāti no tik daudz gaismas būtnēm, ka nekas jau nevar notikt tik ļoti tāds, kas varētu būt. Kas ir šis galējs? Mēs varētu nomirt. Mūsu miesa varētu nomirt, bet jo garīgāk mēs kļūstam, jo tuvāk mēs piekļūstam kaut kādām patiesībām, mēs saprotam, ka tas, kas ir īsts, viņš jau ir nemirstīgs. Tas dievišķais mūsos, viņš ir nemirstīgs. Un visu, ko mēs beigās varam darīt, mēs varam vienkārši priecāties par to, kas ir Dievs, par to, kas mēs paši esam. Un tādā ideālā stāvoklī, ka mēs varam iegrimt šajā svētlaimības vietā un vienkārši būt. Tad, kad tu atsakies no viss ir tavs. Viss ir tavs. Jo tu esi viss ir tavs. Un vai tik ļoti ir svarīgi, lai tev būtu kaut kas. Palaid vaļā, viss ir tavs. Vērš savus jūtas un prātu uz mani, tad tu mūžīgi būsi savienots ar mani, par to nav šaubu. Es baigi domāju, labi iedomājies, vīrs un sieva pieņemsim, jā. Kā tu vari mīlēt? Kā tu vispār mīli? Kā tu mīli Dievu? Kā tu mīli otru cilvēku? Tavs jūtas, tavs prāts tur ir. Tu domā par savu vīru vai par savu sievu, tu skaiti viņu vārdu, viņu attēlu savā sirdī, un tu par viņu domā, un tu viņu mīli. Bet ja tu nespēji prātu nemainīgi vērst uz mani, mēģini mani sasniegt caur nepārtrauktas prakses jogu, tu nezini, kā mīlēt sievu, iznes miskasti. Skaties, nepārtraukt prakses jogu un gatavs. Ja nespēji piekopt abjās jogu, centies darīt pašaizliedzīgus darbus manas dēļ. Nomazgāt trauks. Darbojoties manā vārdā, tu sasniegs pilnību. Dari to labi, tik labi kā Dievam. Bet ja arī to tu nespēji darīt, atdodies man mīlestībā, atsakoties no savu darbu augļiem. Atsakies, vienalga. Rēdz kāds, ka tu tur esi pacenties un izmazgājis to virtuvi. Nekladzina apkārt. Nekladzina apkārt, ka tu esi vislabākais no visiem un tu esi visu izdarījis un izglābis un savāds un cauri un bez tevis vispār nekas nevarētu notikt. Klusām. Pamēģini, darbojās. Zināšanas ir labāks nekā automātiskas prakses. Meditācija ir labāka nekā zināšanas. Bet vislabāk ir atsīcies no savu darbu augļiem un mīlestību atdoties man, jo tad miers tev pārņems. Un mums visiem ir vajadzīgs miers, mums visiem ir vajadzīga miera vieta. Un tas ir visdažādākajā veidā. Viens makšķerē, viens meditē, vienam mājās ir kaķis, viens lasa bībeli, viens lūdz Dievu, viens spēlē mūziku, bet mēs visi meklējam miera vietu. Būtu labi, ja mēs iemācītos ātri tajā nokļūt. Un ātri atgūt spēkus. Lai mums visiem izdodas. Jā. Purnamidam purnāt purnamudadachyate purnasya purnamādāya purnameva vašišyate. Om Shanti Shanti.